Tagad Antonievičs uzņems ātrumu. Atspēl Jakovičam, Jakovičs apturēts. Valters, grūts metiens, Grafs un precīzi. 5 punktu starpība. Īsā laikā 6 punktus ir izdevies atgūt. Gabrāns pret Dievu sedzējiem, piespies pie sāna līnijas. Riskants piespēl gar grozu. Strēlnieks tiek pie bumbas. Vecpilnieks bumbas saglabā un tiek laikā pāri centram. Nē, tomēr nē. Signāls liecina, ka 16 sekundes. Nu, grūti uz robežas bija situācija. Tiešām man likās, ka piespēle pagūst šķērsot centra līniju, bet iespējams, ka tā nebija. Katrā ziņā lēmums ir tāds, ka 8 sekundēs Vecpilnieki nav tikuši pāri centram. Un minūte un 5 paliek līdz spēles beigām. Tikai 5 punktu starpība šobrīd. Vai izdosies ASK tomēr atspēlēt šos punktus beigās? Antonievičs, grūts metiens. Fiksēts pārkāpums. Pārkāpums Vecpilniekiem. Nu, un pat labāk tiešām spēle sasniedz kulmināciju, jo vēl ir pietiekami laika tomēr, lai atspēlētos. Ar ātriem punktiem ASK ir izdevies tik tuvāk. Vēl dažs Ventspilnieku kļūdas. Šī ir 4. komandas piezīme Ventspils vienībai. 59 sekundes. Ciprusam tā bija 4. piezīme. Galiemetiens. Laukums ir uzkops. Redzam atkārtojumā. Nu, Grafs tik rit. Vairāk norādot uz kādu kontaktu un cīņu. Lai vai kā Vītols laukumā, Ciprus vietā. Tikai mazie spēlētāji, ātrs 3 punktieks, rezultāti nedod bumbu, Vecpilnieki atgūst. Un piezīme Antonievičam pret Longu. Protams, ja būtu bijis precīzi šis tālmetiens, tad palika tikai 2 punkti. Bet patiesībā ir savādāk. 2 soļmetieni Ventspils komandai, 54,3 sekundes. Puškevičs tālmetiens tomēr šoreiz neprecīzs. Un cīņa zem grozs Baxters pirmais tik pie bumbas, novirzīja šo bumbu Lovam. Un Justins Lovs uz sodlīnijas. Tieši galotnes daļā ir bijis rezultatīvāks iemetis, gan svarīgs 3 punktnieks, gan arī sodmetiens. Un nekļūdās arī šoreiz. 71-65. Apmetien precīzi. 3 uzbrukuma pārslēdz paliek. Vecpilniekiem 7 punktus šķir komandas. Puškevičs iet cauri. Piesim Gabrānam. Tagad sodmetiem. Bumbiekļi grozā, bet šķiet, ka neskaitās. Skaitās, tomēr skaitās. Divi punkti skaitās un sodmetiem Salnim Puškevicam, kas atkal dod iespēju ASK komandai atspēlēties. Nu, ļoti sakāpināts emocijas. Nāk laukumā Sanders Grafa vietā. 49 sekundes vēl jāspēlē. Faktiski no tā, kā spēle ritējas tagad, daudz laika, ļoti daudz laika. Sodmetieni precizitāte varbūt izšķiroši galotnē. Protams, sodmetieni noteikti vēl būs. Puškevičs iemet 72-68, paliek 4 punkti. Gabrāns. Lovs piespēl uz priekšu Vītolam. Vecpilnieki tikuši pāri uzbrukuma zonā. Pietur bumbu, piesim Valteram. Ja 9 sekundes ieguva Ventspils komanda, atkal sodmetieni. Valteram 3. piezīme. 2 nopelnīja pašā spēles sākumā, 3. seko tagad. ASK necentās apzināti pārkāpt noteikumus šajā brīdī. Laika vēl pietika, lai noturētu aizsardzību, iemest un censtos izvairīties no sodmetieniem, no Vecpilnieku sodmetieniem. Tomēr notika savādāk, nu ties Vītols met garām. Abus met garām, bumbu Ventspils komandai, tas ir ASK komandai. Puškevičs pēc aizsargs Sandersons, Sanders ieskrienās, iemet vēlreiz ar sodu, un tikai 2 punktus šķir abas komandas. 31 sekundi paliek vēl spēlēt. Vairākās situācijās arī paveicies ASK, protams, Sanders bija tuvu grozam, bet šeit sods Vītolam, viņam 4. piezīme. Lai gan bija nostieties cik vien taisni varēja. Sanders uz sodlīnijas, ASK arī gatav cīņai par atlikušo bumbu. Bumba arī atklāts, bet iekrīt bumbu grozā 2 punkti. ASK neticam, bumba tiek iesist no spēles grozā. Neizšķirts, un redzēsim, kam paveiksies pašā galotnē. 29 sekundes bumba Ventspils komandai. Atpakaļ laukumā Helmans.
bet būs uzbrukumi kā vienai tā otrai komandai. Piesīm norma arī pārsniegt abām vienībām. Beksters ar bumbu pret Buškevics. Gabrānam saņem atpakaļ. Nogaida, protams, nogaida, lai paliek mazāk laika. Ja izdodas iemest, tad paliks mazāk laika ASK. Bet vai izdosies iemest, tas ir jautājums šobrīd. Beksters. Grūts metiens, Sanders nobloķē, vēl viens metiens. Bumba pārtvērt, piezīmes nav, bumba ASK. 2 sekundes. Valters piespēl Buškevicam, laiks ir beidzies, metiens jau pēc laika beigām. Neizšķirt.